Kas bija tavi tie lielākie sasniegumi šajā uzņēmumā? Varbūt neiesim tik dziļi iekšā kā iepriekšējā. Šeit bija tā, ka faktiski pirmajā ražotnē, kur diemžēl nācās pēc pusgada aiztaisīt iekonservēt, dēļ tā, ka sadarbības partneru tirgos vienkārši bija diezgan liela pamatīga būvniecības krīze. Samazinājās apjomi Skandināvijā. Bet par to pusgadu bija skaidrs, kas būtu nepieciešams darīt. Pirmkārt, protams, kārtība tīrība ražotnē atkal. Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un šajos raidījumos mēs runājam par to, kā paveikt vairāk, tērējot mazāk resursus un vispār par lietām, ko darīt pareizi un pareizāk. Šis raidījums ir tapis sadarbībā ar Biznesa efektivitātes asociāciju, un, protams, liels paldies arī Moneo Latvija par atbalstu raidījumu tapšanā. Šodien mans viesis ir Jānis Zīle. Čau, Jāni! Čau, Ilze! Un Jānis ir topošais BA eksperts, un man liekas, ka tas būs liels iegums gan BA kā asociācijai, gan arī uzņēmumiem, jo Jānim ir ļoti liela pieredze, strādājot dažādos ražošanas uzņēmumos, un šodien mēs arī iziesim cauri Jāņa raibajai karjerai un visādiem piedzīvojumiem, un es domāju, ka jebkurš varēs saklausīt kādu lietu, ko varēs paņemt līdzi. Kā arī Jānis padalīsies ar to, ko labāk nedarīt. Un labāk ir mācīties no Jāņa kļūdām nekā no savām. Jāni, Klau, pastāsti, kā tu nokļuvi ražošanā un kā ražošanas vadītājs? Ražošanā īstenībā es nokļuvu pavisam netīšām. Biju uzsācis darbu manā tādā pirmajā uzņēmumā, kas vispār sāka nodarboties ar ražošanu, kuriem Baltijā vispār ražošana kā tāda vispār neeksistēja. Un, tur es strādāju kā loģistikas speciālists, biju tā kā vadītājs, tā kā atbildīgs par Latvijas piegādēm, par loģistiku. Un uzņēmums 2015. gada beigās nopirka savu rūpnīcu. Un tad attiecīgi tai rūpnīcai vajadzēja tādu cilvēku, kurš to visu sakārto, vispār ievieš to ražošanu un piedāvāja man, jo kādam tas bija jādara. Interesantākais bija tas, ka Latvijā, Baltijā nevienam absolūti, ieskaitot man, nebija nekādas pieredzes ražošanā. Man bija vienīgā pieredze ar loģistiku. To arī es esmu mācījies, arī universitātē. Tas man tāds backgrounds ir, bet ražošana tas bija tāds kaut kas jauns, absolūti jauns priekš manīm. Nu, cik tev gadu bija tajā laikā? Diezgan maz, 26. Un tu bez ražošanas pieredzes 26 gadu vecumā sāki vadīt ražotni? Absolūti precīzi, jā. Un tas trakākais bija tas, ka nebija tā, ka man ielika ideālos apstākļos, kur kaut kas jau strādāja, man tikai vajadzēja kaut ko pārņemt. Bet principā man vajadzēja to visu radīt absolūti no nulles. Gan procesus, gan sakārtot, uzlabot. Nekas neeksistēja. Bija bankrotējoša ražotne, kur savulaik piederēja tikai citam uzņēmumam. Bija nolaista līdz pašam kliņķim, tā latviski. Un tad man nācās ļoti īsā laikā tikt ar to visu galā. Ok, labi. Klau, bet tā kā mūsu šī BA raidījumi ir par un ap līderību, un zinot to tavu pieredzi, kāda tev ir bijusi, neapšaubām, ka tu ieraksties šajā līderības lauciņā. Sāksim varbūt ar to, kas ir tie tavi pamatprincipi kā tādam līderim, ražošanas vadītājam. Sākotnēji par tādu līnu, vai kas tāds vispār ir līderība, nebija absolūti nekāda sapratnes un sapratni, kam tas vispār ir nepieciešams un vajadzīgs, jo viss nāca sākumā ar praksi, bet ar absolūti milzīgu vēlmi uzlabot, sakārtot, un visu laiku tāds dzinulis iekšā bija. Pašam, protams, tas ir ļoti kā interesēja, un tad jau tālāk, protams, ka mācoties līnu, tas viss un līderības lietas viss atstādās kopā, bet par to leadership un par pašu līnu, manas tās galvenās vērtības noteikti tagad, skatoties, tagad jau iziet cauri ļoti daudziem posmiem, 5 ražotnēm, dažādiem kursiem, mācībām un paša pieredze saliekoties kopā. Tas faktiski ir tas, varam iedomāties, tā vizuāli ir Maslow piramīda, klasiskā, un paša augšā klasiski ir vadība, un attiecīgi visi pārējie līmeņi, un apakšā kaut kur ir darbinieki. Un tas mans, arī, kas ir izveidojies šobrīd, ir tā piramīda ir jāapgriež pilnīgi otrādāk, kad apakšā ir tā vadība, un augšā ir tie darbinieki. Jo tas viss ir balstīts to, ka darbinieks ir faktiski tas, kas uzņēmuma ģenerē to naudu, kas ražo. Viss par un ap ir jāpakārto tā, lai darbiniekam būtu labi.
lai viņš zinātu, kas viņam jādara, standarti, teiksim tā, kultūra pareizā uzņēmumā. Jo ja nebūs pareizās, teiksim tā, kultūra un pieeja, tas saucamais leaderships, tad arī nebūs tā saucamā uzlabojumu, nepārtraukt uzlabojumu kultūru vienkārši iespējams nav ieviest. Ja tas viss nepastāv, tad vēl pieņemsim tādas lietas, kā darbinieku sodīšanas, tas ir absolūti izslēdzams lietas, jo tad mēs ejam pret to kultūru un nepārtraukt uzlabojumu, teiksim tā, vai nepārtraukt pilnveidi, jo tie ir tie darbinieki, kas tās darbietās strādā, un viņi zina, kā ir labāk. Ir tas galvenais dabūt ārā no viņiem un tā vēlme, teiksim tā, vēlme arī nevis tikai pateikt, ka mums viss ir slikti, mums nekas nestrādā, bet tā vēlme ir no viņu puses, kad viņi nāk un tās savas idejas, varbūt arī uzņemās iniciatīvu, līderība no savas puses un tiešām īstenot dzīvē. Tad tas viss var strādāt. Un arī principā, ko es esmu sapratis, rūpnīcas vadītājs, kas arī ir tāds mans, teiksim tā, tituls droši vien tā varētu teikt, tos pēdējos 10 gadus, ir tas, uz ko visi skatās. Ja rūpnīcas vadītājs staigās pa cehu vai pa ražošanas telpām parastās botās, tad arī darbinieki droši vien, kad ignorēs kaut kāds drošības pasākums. Ja viss sākās ar to, kāds ir uzstādījums no līdera, kāds viņš to ražotni grib redzēt, viņi būs sakārtot, viņiem būs bardaks. Attiecīgi, ja būs bardaks, tad visticamāk tā nebūs līna ražotne, jo bardakā mēs, teiksim tā, neredzam to saucamo atkritumus, jeb neliederīgās darbības un vispārējo. Tas laikam tā ļoti īsi. Par to līderību un līnu. Klau, bet tu esi jauns, zaļš gurķis, teiksim tā, ja, tajā ražošanā. Jā. Kurā brīdī tev nāca tā saprašana, tu uzreiz pieņēmi šos principus? Vai, it kā tu nezināji to ražošanu, tev bija droši vien arī vajadzīga tā darbinieku palīdzība, lai tu vispār saprastu, kas tur notiek, un tāpēc tu saprati, ka tie darbinieki ir tā vērtība jau pašā sākumā, vai ne? Tur teiksim, tā bija ļoti interesanti. Darbinieki, protams, ka tā vērtība, kad tur vēl bišķi apakaļ jāpaiet. Kāda bija tā ražotne, kurā iegāja iekšā? Kāda viņa izskatījās? Jā, es viņu aptuveni noraksturošu. Ražotne izskatījās tā, kad uzņēmums iepriekšējais bija kaut ko uzbūvējis, bija kaut ko sākuši ražot, un viņi, teiksim tā, krīzes laikos 2007. gadā nobankrotēja. Un attiecīgi tā ražotne tādā bankas īpašuma pārvaldībā, kaut kas tur it kā notikās, kaut ko tas iepriekšējais īpašnieks bija vienojies, kaut ko viņi tur darīja, bet tas viss bija absolūti tāds nolaists pasākums, teiksim tā. Iekārtas bija nolaistas bez nekādiem remontiem, automatizācija bija noņemta dēļ tā, ka vienkārši nav naudas. Jo tajā ražotnē tika ražot savsē būvmateriāli, un teiksim, tā ražotne bija tāda nosacīta automatizēta, tā vismaz tas bija plānots. Tas pats personāls arī, kas tur darbojās, bija tāds pusdzērāju kolektīvs, jo attiecīgi, protams, kad uzņēmējiem tam naudas nebija ko maksāt, kāds cilvēki bija, tādi arī tur darbojās. Bet viņi vismaz zināja, kas aptuveni jādarbina, lai vispār tādu ražotni varētu iekustināt. Tur bija šausmīgi netīrība milzīga, bija šausmīgi daudz visādi atkritumi, šausmīgi liels apjoms, jo bija vietas, kur bija 10 centimetru slānis ar putekļiem, tā kā tā bija savs būvmateriāla ražotne, cementa putekļi, dolomīti, miltu putekļi un viss kaut kas tam līdzīgs, tāds mikslis. Nekārtība, bārdaks, nolaists iekārtas, virtuvē, darbinieku virtuvē, tukšas alus buņģas, izmēķi. Un tā diezgan tāda biedējoša vide. Tāds viss tāds nolaists tumšs. un tad attiecīgi, jā. Bet vismaz te darbinieki kaut ko zināja. Lielākā kļūda, protams, ka bija tāda, ka tos darbiniekus mēs sākumā uzreiz tā kā neatlaidām. Principā, pa tiem visiem gadiem, kas tur nostrādāju, tikai viens darbinieks arī palikās no tās visas vidas, kurš bija tāds reāli sakrīgākais, kurš beigās arī kļuva tā kā ražotnes galveno mājas vadītāju. Bet pārējie visi laika gaitā tika, protams, ka palaist vaļā. Palaisti vaļā, jo nevarējāt no viņiem dabūt ārā to, ko vēlējāties, to viņu potenciālu, vai viņi negribēja sadarboties? Viņi faktiski sadarboties vēlējās, bet viņu tā iepriekšējā tā kultūra un tā pieeja bija tā, kas tomēr uzņēmums, kurās darbojās, bija startautisks milzīgs uzņēmums. Un trešais lielākais krāsu ražotājs Eiropā, un tur tas vienkārši negāja kopā. Tad viņi tā pieeja, tad viņi darbā tad viņi nav, un tur īsti paļauties nevarēja. Tad mēs pamazām sākām mainīt, sākām pašķaidīt no esošiem darbiniekiem, kas jau strādāja noliktavās, noliktavās, uzņēmums nodarbojās ar krāsu vairumtirdzniecību. Un tad mēs ievilkām iekšā arī to pārējo personālu,
no ko paņēmām jau no malas, un tad jau tā komanda izveidojās, tā core komanda, kas šobrīd arī darbojās esošajā sastāvā. Bet par to visu, par tām visām izmaiņām, bija tā, ka man pašam bija tā nenormāla vilkme, vēlme to visu sakārtot. Jo es tā kā redzēju, tā kā sapratu, ka pirmkārt ražotnē jāstrādā kā pulkstenim. Ja mums kaut kas nestrādā, jo mēs ļoti bieži, mēs pašā sākumā, mums bija diezgan tā kā uzstādījums, ka mums jāsāk ražot un diezgan ātri. Un kad attiecīgi mums tas vienkārši neizdevās, jo līdz ko mēs kaut ko sākām darīt, kaut kas atkal salūza. Un tā nepārtraukti. Un tad mēs to visu diezgan ātri sakārtojām. Gan ražotnes telpas iztīrījām, gan tos visus atkritumus, gan tās pašas iekārtas kaut kādā vismaz līmenī, un mēs spējam vismaz kaut ko saražot. Un tad sākās visādas problēmas ar procesiem. Tad mums kaut kas negāja kopā, tad mums nebija tā produktivitāte. Un tā mēs tur cīnījāmies. Un faktiski pēc tā pirmā gada, kad jau bija kaut kāds produkts, mēs jau sākām, iemācījāmies, kā vispār ražot, un kaut kas jau sāka veidoties, tad es sapratu, ka ar esošo, teiksim tā, iekārtojumu un tām iekārtām, kas mums ir, un to izpildījumu, mēs nekur tālu netiksim. Un tad man izdevās uzņēmumam pēc tā pirmā gada pierādīt, ka mums ir laiks investēties, un mēs nomainījām pilnībā visu elektroniku, kas ir saistīts ar to ražot, teiksim tā, dzels iekārtas kā tādas pašas palika, bet visi tīkli, visi loģiskie kontrolieri, ieskaitot visu ražotnes programmatūru, mēs visu nomainījām. Teiksim tā, tas bija tā, kad braucošajai mašīnai, mums tajā pašā laikā bija arī paralēli jāražo, mēs mainījām visus vadus, visas sistēmas, un es pats tur biju diezgan arī iesaistīts, jo es palīdzēju tiem programmētājiem to programmatūru izstrādāt. Un teiksim tā, kopā gan ar tām visām izmaiņām, ko mēs ieviesām ar to programmatūras teiksim tā izmaiņām, gan ar tiem visiem procesiem, ko mēs sakārtojam pēc tiem visiem gadiem, vēlāk arī ieviesām 6S, dažādus instrumentus, tos pašus SMED, to pašu Andon principu, ko es pēc tam tikai vēlāk uzzināju, kas tāds vispār ir. Mēs dzīvē viņu ieviesam, jo bija tāds sajūta, kaut kas tāds mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu pieņemsim tas pats SMED. Kā mēs ātrāk varētu nomainīt no viena produkta uz otru produktu. Jo likās, ka tā pieeja kā šobrīd, ka tas ļoti ilgu laiku vienkārši paprasa. Tad mēs sākām risināt, sākām meklēt, līdz mēs panācām to, ka no tās kaut kādas stundas, ka mēs pagrājām no viena produkta uz citu produktu, mums faktiski sanāca, ka bija produkti, kur mēs pagrājām 5 līdz 15 minūtēs. Pastāst sīkāk. Kas bija tajā brīdī, kad tu saprati, nohronometrēji to stundu? Jā. Tad kādas darbības tu veici, lai tiktu līdz tām 5 minūtēm? Un tas darbības nebija tik vienkāršs, jo, teiksim tā, tas atkal attiecās uz to produktu kvalitāti. Jo vēstures bija tāds pieņēmums, ka tas ir šausmīgi ilgs process, un viss ir jāiztīra tā, ka tur nav neviens graudiņš palicis sistēmā, bet tā īsti nebija. Jo mēs sākām pētīt dziļāk, izrādās, ka ir produkti, kuriem sastāv diezgan līdzīgi. Tas nozīmē to, ka tā tīrīšana nav nemaz tik milzīgi nepieciešama. Tas viss atkal bija ar testiem, ar chronometriem, ar to reālo nepieciešamību, teiksim tā, saglabājot produkta īpašības. Attiecīgi, un tādā veidā arī mēs panācām soli pa solim testējot, ar mazāk un mazāk tīrot, līdz mēs dabējam to ideālo variantu, šitik daudz mēs drīkstam tīrīt, vairāk it kā nav jēgas, un tad, attiecīgi, mēs ar to laiku uzlabojam. Jo sākotnēji bija tāds uzskats, ka jāražo lieli apjomi, bet pēc tam mēs arī ātri sapratām, ka tas īstenībā nav vajadzīgs jāražo tas, ko vajag klientam. Un tas ir tas klasiskais. Bet īstenībā par to pašu ražotni, par to pirmo pieredzi, bija tā, ka faktiski tajos pirmajos gados mēs dabūjām diezgan labus rezultātus, jo, ja ražotne bija, teiksim tā, kalkulēta, pats tās ražotnes būvnieks, ražotājs, bija rēķinājis, ka viņai vajadzētu kāds 9,000 tonnas gadā sasniegt produktivitāti pie vienas maiņas. Tad mums izdevās pāris gadu laikā panākt to, ka mēs vispār kaut kā jēdzīgi saražojam un ka mēs faktiski palielinājām to ražošanas produktivitāti par 40%. Attiecīgi 13,500 līdz 14,000 tonnas gadā. Pēc tam vēl samazinot cilvēku skaitu par 20%. Jā. Klau, Smets, 5S vai ir Andons, tu pieminēji, bet tās bija tās tie tehniskie rīki, ko tu darīji ar cilvēkiem? Kā tu cilvēkus iesaistīji, kā to kultūru mainīji? Jā, teiksim tā paša kultūra. Ar pašu sākumu es sapratu, ka īstenībā, ja nebūs ražotnē kārtības, tad visticamāk mēs neko arī laikā nesaražosim. Jo bija sākotnēji tā, ka pēc vecās kaut kādas plūsmas pa visu ražotni kaut kas kaut kur mētājās.
kaut kur mētājās paletes, kaut kādas izēvielas, nekas nebija īsti marķēts un bija diezgan ilgs laiks, teiksim tā, jāpavada, lai vispār kaut ko atrastu un vispār saskaitītu. Es pašā sākumā diezgan spiedu to, ka nepieciešams ir uzturēt to kārtību. Pēc tam tikai pēc kāda laika uzzināju, ka tāds vispār vispār tāds standarts eksistē un ka tāds nepieciešams. Jo faktiski bija tas pirmais tāds, teiksim tā, uzstādījums no grupas, kad kaut kas tāds ir jāievieš. Tajā pašā laikā man bija apnicis vienkārši citiem darbiniekiem cīnīties. Jo katru reizi bija jānorāda, lūdzu, neliekat šeit, tad it kā uz nedēļu atcerās, pēc tam atkal aizmirst. Un tad tieši, ka tāds no gaisa uzskata tas 6S, un es tā kā bišķi nedziļinājos, sākumā bija pašam tā kā pretestība, kam tas vajadzīgs, ir tāds kārtējais izgudrojums. Pēc tam, kad es sapratu, kam tas īstenībā ir domāts, tad es ar tādu milzīgu vilkmi, teiksim tā, sākām ieviest to visu paši iekšā. Un tas arī pirmais bija tāds, teiksim tā 6S ieviešana bija tāds ritīgākais, tāds leading by example, tā kā ar piemēru, jo to mēs darījām kopā ar kolēģi sākotnēji paši, mēs paši pa vakariem gājām. Mēs kā darbiniekiem to noprezentējām. Protams, ka bija milz pretestība, ka tas atkal ir kārtējais izdomājums, ka to mums nevajag. Tas nekad nestrādās, bet mēs gribējām pierādīt. Jo es reāli ticēju, ka tāds instruments, kad viss ir nomarķēts, sakārtots pie sienas, ir rāmīši, teiksim tā, mums tiešām ļoti tā kā noderētu. Un mēs, teiksim tā, pamazām sākām pa vienai zonai, pēc tam nākamo zonu, un te rezultāti tā kā sāk parādīties. Un līdz beigās arī bija tā, ka darbinieki jau, teiksim tā, mēs pieņemsim lielāko daļu ražotnes jau bijām tā kā to paši izdarījuši ar kolēģi, un tad beigās darbinieki tā kā saprata, ok, šis ir foršs instruments, tad arī paši sāk ieviest. Un tas, teiksim tā, viss mainījās uz labo pusi. Redz, tu neizdarīji tā, kā saka grāmatās, ka jāiesaista cilvēki. Tu ar šo savu neatlaidību panāci to. Tātad ir dažādi instrumenti, kā tos cilvēkus pavilkt līdzi. Jā, tieši tā. Es domāju, ka ir vairāk varianti. Protams, kad ar šī brīža kaut kādu pieredzi, tad arī varbūt bišķi savādāk, bet tolaik mēs darījām tā. Un arī tas pats, pieņemsim, Andona lampiņa, ko mēs ieviesām arī, piemēram, sistēma, teiksim tā, mēs bijām ievadījuši tolerances sistēmā. Ja ir kaut kas ārpus rāmjiem, teiksim tā, un sistēma redz, ka produkts neražojās tā kā tas būtu prasīts, attiecīgi visu komputeru sistēmu apstādīja visu ražotni vai kaut kādu posmu. Iepriekš bija tā, ka operators faktiski sēdēja un skatījās tajā programmatūrā visu dienu, tad faktiski mēs viņam atbrīvojām, viņš varēja darīt kaut ko pilnīgi citu, palīdzēt citiem kolēģiem, vienalga kādiem citiem darbiņiem. Un viņš tur faktiski bija vajadzīgs tikai no rīta palaist to visu sistēmu un vakarā faktiski izslēgt. Tā kā ļoti daudz ko varēja automatizēt, atbrīvot cilvēkus, nevis ņemt, teiksim tā, vietā jauns cilvēks, bet vienkārši izmantot esošos resursus un pārlīt citās vietās. Jā, tas bija par to lampiņu. Par to Andona lampiņu tas nozīmē, ka cilvēks beidza vērot iekārtu. Viņam, ja bija kaut kas nogāja greizi, tad Andona lampiņa viņam teica, hei, ir problēmas, bet viņam nevajadzēja vairs būt klātesošam. Sanāk, tā? Viņam nebija jābūt klātesošam, viņam nevajadzēja vērot turēt procesu. Viņš faktiski varēja darīt citas lietas, palīdzēt citiem kolēģiem. Jā. Un tā lampiņa vienkārši bija izvesta ārā cehā, ražošanas cehā. Jā. Kā bija ar kvalitāti pirms un pēc? Ar kvalitāti īstenībā mums ir ļoti noveicies, jo faktiski mēs kvalitātes visas neatbilstības noķērām pašā ražotnē. Jo īstenībā visus tos gadus, kamēr es biju rūpnīcas vadītājs tajā ražotnē, mēs nekad faktiski nepiegādājām klientam nekvalitīvus produktus, un arī nebija tādi momenti, ka mums kaut kas būtu beidzies. Tā kā bija kaut kāds neatbilstības, protams, kas bija iekšā ražotnē, bet mēs bijām to sistēmu atstrādājuši tik, teiksim tā, advancēti, ka mēs varējām, kad darbinieki bija spējīgi paši izķert tās visas kļūdas un, teiksim tā, un saprast, ka kaut kas te nav kārtībā. Un tad bija visādi instrumenti, kā mēs varam pārstrādāt, un attiecīgi, lai klients mēs saņemtu to kvalitatīvāko produktu. Un kas bija tie instrumenti, kā jūs to kvalitāti kontrolējāt? Jums bija mērījumi vai jums bija kaut kādi saukļi, neražo brāķi, nepieņem brāķi, nelaid tālāk brāķi? Es gribētu teikt, ka tas bija iedzīts diezgan daudz tādā kultūrā, jo darbinieki ļoti pastāvēja par to ražotni, par kvalitāti, par to, ka jāpiegādā ar laikā. Ļoti labs piemērs īstenībā. Un tas, ka lieta kopā ar to kultūru, kas man droši vien izdevās ieviest un to, teiksim, tā disciplīnu, ka tie darbinieki tiešām ļoti pastāvēja un arī tas, teiksim, tā, atteicās arī kopā par to kvalitāti. Jo ļoti bieži bija, ka darbinieki bija spējīgi jau novērot procesā, piemēram, kaut kādas krāsas izmaiņas vai kas, viņi tā kā to nenoslēpa, bet viņi tā kā apstādināja to procesu un nāca prasīja, ko mēs darām, jo mums liekas, kaut kas te nav riktīgi, kaut kas nav nostrādājis. Attiecīgi laboratorijā tika veikt mērījumi,
Mēs īstenībā ieviesām arī paši pēc savas iniciatīvas arī ISO 9001 kvalitātes vadības, teiksim tā, un arī 14001 standartu. Un arī, protams, ka kopā ar to ieviešot vēl procesus, vēl apskatīties no malas, kas būtu mums vēl trūka, mums izdevās ieviest tādu diezgan labu kvalitātes kontroli. Bet man liekas, tā labā kvalitātes kontrole auga no tā, ka jums bija šī kultūra nesodīt darbiniekus. Gan nesodīt darbiniekus, gan arī, teiksim tā, ka mums bija iespēja to ražotni pārbūvēt, pārtaisīt, teiksim tā, kā jau minēju, visu tā programmatūras, un mēs tajā pašā laikā arī salikām dažādākos devējus pēc savas pieredzes, kur mums likās, ka tur varētu tā kļūda rasties, jo, teiksim tā, ko es tagad liekot to visu kopā, ir, mēs nepārtraukti uzlabojāmies. Mēs redzam, kad ir kāda kļūda, mēs domājam nepārtraukti, kā mēs varam uzlabot papildus sensori, papildus kāds jauns process. Jo, teiksim, tā ražotne tika attīstīta līdz tādam līmenim, kā pie mums arī brauc klienti, viņam bija diezgan liels pārsteigums, ka sauso būvmateriālu ražotne vispār būtu tik tīra. Jo mēs arī, teiksim, domājam par tiem darbiniekiem, ieviesam labākās ventilācijas sistēmas, kādas varēja, teiksim, tā nopirkt. Izdevās pierādīt. Nepārtraukti, tā kā tā ir pulvera ražotne, bija gadījumi, ka kaut kur kaut kas plūst garām un rodās kaut puteklīši. Nepārtraukti domājam, kā var to samazināt. Nepārtraukti domājam, kā tiem darbiniekiem beidzot maiņu, teiksim tā, likt pēc iespējas mazāk laiku, ieguldīt vai resursu, lai viņi to savu darbietas attīrītu. Un tas viss kopā griezās to pašu 6S uzstādījumiem, standartiem un to disciplīnu kultūru. Un, kā jau es minēju, joprojām tā ražotne pēc manas aiziešanas ir tikpat tīra, spoža, tieši tas pats darbinieku sastāvs un tā kultūra saglabājusies. Man liekas, tas labākais KPI, kad izdevās to kultūru ieviest tādā līmenī, ka darbinieki to nopirka un paši šobrīd uztur un pat to domā, kā var vēl uzlabot. Tas bija mans nākamais jautājums. Kā tu nodevi to pēctecību? Tavā vietā palika kāds cilvēks, kurš par to turēja rūpi. Tu nevarēji atstāt visiem. Nu, ja visi būs atbildīgi, tad neviens nebūs atbildīgs. Kā tu nodevi to? To rūpi izdevās nodot ļoti veiksmīgi, es tā gribētu teikt, jo manā vietā īstenībā arī pirms manas aiziešanas no šī uzņēmuma arī man pamainījās mazliet amats. Es kādu laiku biju arī, teiksim tā, sagās sēdes vadītājs visā Baltijā, gan atbildīgs par ražošanu, gan arī par loģistiku, par noliktavām, par preču piegādēm. Un tad, teiksim tā, cilvēks, kolēģis, kas arī šobrīd darbojās, ļoti veiksmīgi, manuprāt, ko mēs kopā, teiksim tā, sākām visu to ceļu. Viņš pievienās gan mazliet vēlāk, bet mēs faktiski kopā gan ieviesam to pašu 6S. Viņam bija diezgan liels backgrounds, teiksim tā, kvalitātes vadībā arī to bija studējis, diezgan liela sapratne, pareizā pieeja, pareizā sapratne par kultūru, un tad arī, teiksim tā, man aizejot, viņš palika, un es domāju, tas ir tā milzīga atslēga, kad arī saglabājās visu tā disciplīnu un kultūru, jo, teiksim tā, neatnāca jauns cilvēks no malas. Atnākot cilvēkam no malas visādi var būt. Nav tās pašas vērtības vai, teiksim, tā sapratne par tiem līmeņu procesiem vai par kultūru. Tad ļoti bieži redzēts, ka tas ļoti, ļoti lēnām iet uz pretējo pusi un nomirst. Nu, nākamais tavs karjeras posms? Jā, nākamais karjeras posms atkal bišķiņ mazliet vēstures. Jau darbojoties, teiksim, tajā pašā uzņēmumā, tajā pirmajā ražošanas uzņēmumā, bija, teiksim, parādījies pašam tāda ļoti liela interese, kā tam tas viss, teiksim, tā izdevās, sasniegt šādus rezultātus, un no grupas bija kaut kāda arī, teiksim, tā apmācības par to pašu 6S mazliet, un tad Latvijā sāku vairāk interesēties, kas par ir pieejams, un tāds pirmais bija komerces izglītības centra kursi produktīva ražošanas vadīšana. Un tas arī bija tas, ko es minēju, kad sākotnēji bija tā, ka faktiski ļoti daudz lietas bija ieviesti no savas sajūtas, teiksim tā, vai vīzijas, kā tam būtu jābūt, ka tā ražotne jāstrādā kā pulkstenim, ka visam jābūt ir sakārtotam. Un tad tajos kursos, teiksim tā, mācoties jau bišķiņ dziļāk, kas ir par līnu instrumentiem, tas pats SMED, Andon un 6S, tad likās, wow, es jau šito kaut kur esmu redzējis, es esmu ieviesis jau dzīvē, bet es tagad zinu, ka tāds arī pastāv, ka ir kaut kāds nosaukums, ir kaut kāda definīcija tam visam apakšā. Un tad bija tā ļoti liela tā kā vilkme pamēģināt, es esmu kaut ko sasniedzis, kaut ko esmu izdarījis, bet gribās kaut ko tagad lielāku. Gribās rūpnīcu 100+ cilvēki,
gribās pamēģināt savu roku, kā būtu vadīt šādu ražotni. Jo tā ražotne iepriekšējā viņa nebija tik liela, viņa ražoja sēriju veidu produktus. Un cik cilvēku bija iepriekšējā ražotnē? 7 cilvēki, teiksim tā. Jo, teiksim tā, process bija diezgan automatizēts, daudz cilvēks nevajadzēja, bet vienalga, nodrošināt to visu procesu, vienalga nācās Nu, un tad pastrādāt. Gribēju lielākā. Gribējās lielāko. Iepriekšējais biju tā darīt no visu no A līdz Z. Gan bija atbildīgs par iepirkumiem, par plānošanu, par cilvēku resursiem, uzlabojumiem. Teiksim tā no A līdz Z, gan arī par ISO 9001 un visādām tādām lietām, par projektiem, budžetiem, par visu, ko var iedomāties. Jo tas, teiksim tā, bija iespējams vienam cilvēkam izdarīt. Bet man gribējās pamēģināt, kā tas ir, kāds ir nākamais līmenis. Jo, teiksim tā, tāds līdera līmenis jau lielākā ražotnē, jo arī paralēli pirms jauniem izaicinājumiem es biju izgājis diezgan daudz kursus, gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Tieši par to leadership, par līderību sāku saprast tā nozīmi tajā visā. Un tik pie tādas ražotnes ar 150 cilvēkiem plus, īstenībā pa 8-2. Nu, labi. Vai tu meklēji tādu ražotni, kurā jau ir kaut kādi līņa principi, vai tavs izaicinājums bija atrast atkal tādu no nulītes, lai tu varētu uzcelt? Jā, tas noteikti tas virsmērķis bija atrast, teiksim, tā uzņēmumu, kur viss balstās uz līnu un aplīnu, jo bija tāda diezgan liela sapratne, kad uzņēmumā, kurā ir līna, tas droši vien vajadzētu būt tā, kad nevis droši vien, bet pat noteikti, ka tur visam būtu jābūt sakārtotam un kārtīgam, kas beigās izrādījās mazliet savādāk, bet faktiski jā, atradu uzņēmumu, kurā nākamais uzņēmums ražo dzelzbetona konstrukcijas, 2 ražotnes Latvijā. Teiksim tā, sākotnēji tika pieņemts darbā vadīt vienu no ražotnēm. Un šajā uzņēmumā faktiski viss tieši balstījās uz līnu. Uzņēmumā bija 17 standarti ar tādu virsmērķi ieviest 0 negadījumus, 100% kvalitāti. Tādi diezgan konkrēti un precīzi mērķi, jo, kā mēs zinām, mēs neplānojam kļūdīties, uzreiz jāliek tāds nopietns mērķis 0 vai 100%. Un te ir uzņēmums gāja. Līdz ar to tika, teiksim tā, uzņēmumā tika ieviesti 17 standarti, kurus teorētiski izpildot un ievērojot šīs lietas, tā kā vajadzētu sasniegt. Tu ieviesi tos 17 standartus, vai viņi jau bija ieviesti, kad tu atnāci? Nē, teiksim tā, pašā uzņēmumā tas bija viens no tiem strateģiskiem mērķiem, ka šādi standarti jau tika ieviesti. Bija vesels cilvēku komanda, tie standarti, teiksim tā, viss bija aprakstīts par darba drošību, kas ir jādara, lai sasniegtu to mērķi, par uzturēšanu, maintenance, par darba drošību, kvalitāti, teiksim tā. Tas pats asijāčīs apulces, kādām jāizskatās, ir diezgan viss aprakstīts. Protams, ka bija iespēja pašiem mazliet kaut kādas veikt korekcijas, bet bija diezgan aprakstīts. Un tas arī bija tas, kādēļ šo uzņēmumu izvēlējos. Bet dzīvē tā situācija bija mazliet savādāka. Kad es pirmo reizi iegāju uzņēmumu ražotnē, tad es uzreiz sapratu, ka nekas no tā īsti nav, jo bija valdīja diezgan liels bardaks, nekārtība. Un tas uzreiz bija tāds pirmais sarkanais karoks, kad kur tad ir tas SŠS, kur tad ir tas līns. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar kultūru, kaut kas nav kārtībā ar disciplīnu. Un interesantākais bija tas, ka es nebiju, teiksim tā, vienīgais ražošanas vadītājs pēdējos gados. Pēdējiem gadiem 5 vai 6 tika nomainīti kādi 5. Un tas droši vien arī bija tas, ko iepriekš minēju, ka droši vien, kad tam vadītājiem virs maniem nebija tā, teiksim, tā vīzija vai sapratne, grūti pateikt man šobrīd ir, bet viņam nebija tā vēlme droši vien, kad attīstīt to visu pasākumu tālāk, jo tas viss, mainoties tiem visiem cilvēkiem, lēnām bija nokrities uz diezgan zemam līmenim. Tie standarti bija, kaut kas bija strādājošs, bet tā kā cilvēkiem netiek prasīts, attiecīgi viņi jau teiksim, tā neievēros. To, ko neievēro, to var neievērot. Ļoti vienkārši. Kas bija tavi tie lielākie sasniegumi šajā uzņēmumā? Varbūt neiesim tik dziļi iekšā kā iepriekšējā. Šeit bija tā, ka faktiski pirmajā ražotnē, kur, diemžēl, nācās pēc pusgada aiztaisīt iekonservēt, dēļ tā, ka sadarbības partneru tirgos vienkārši bija diezgan liela pamatīga būvniecības krīze. Samazinājās apjomi Skandināvijā, bet pa to pusgadu bija skaidrs, kas būtu nepieciešams darīt. Pirmkārt, protams, tīrība ražotnē. Atkal ņēmām, tīrījām, kārtojām, uzturējām to standartu.
teiksim tā, lai vismaz redzētu tās neefektivitātes, kur rodās tās problēmas tajās plūsmās, jo bija diezgan daudz visu tāds samests, atkal netīrība un disciplīnas trūkums. Tad uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā ar struktūru kā tādu ražotnē, bija diezgan daudz dublējošās funkcijas, jo zem manī bija attiecīgi apakšā tajā laikā 11 cilvēkiem, kas likās bišķiņ tā kā pa daudz. Tad ir neražojošie cilvēki? Neražojošie cilvēki, tā kā vadītāji, ceha vadītāji, kvalitātes vadītājs, attiecīgi uzturēšanas. Diezgan liels štāts likās, ka tā kā vajadzētu to visu sakārtot. Tad mēs uztaisījām workshopu, sakārtējām visus procesus, atradām teiksim tā, dublējošās funkcijas un attiecīgi pārkārtojam struktūru kā tādu. Un tas īstenībā bija diezgan liels, ielikt cilvēkus pareizajās vietās, diezgan liels tāds atspaids, jo sāka komunikācija uzlaboties. Ja pirms tam bija kaut kādi kašķi, strīdi savā starpā, tad attiecīgi nākamais bija tas lielais milestones bija uzlabot, jeb restartēt tās pašas rīta sapulces, jo tas bija ļoti labs instruments, kas bija kādreiz ieviests, rīta sapulces, ASIAČI saucamās, performance management saucās tajā uzņēmumā, kad attiecīgi bija no rīta sapulces darbiniekiem, kopā ar saviem tiešiem vadītājiem. Un attiecīgi, tāpēc tam jau mana komanda nāca jau pēc tam tālāk uz lielo sapulci. Mēs katru dienu jau gājām cauri visiem, teiksim, tādiem KPI-iem, kas saistīti ar drošību, produktivitāti un visu tās lietiņas. Bet tas arī bija mazliet tāds viss palaists, teiksim tā, sapulcs kā tāds eksistēja, bet tas iznākums bija diezgan vājš. Bet tā bija ļoti laba man iespēja piedalīties tajā sapulcēs un būt klātesošam un katru dienu pamainot varbūt tās lokācijas, arī runāt ar darbiniekiem. Un arī tos ar savu kaut kādu leadershipu un to vēlmi, to vīzijas iznešanu, kad mums vajag to rūpnīcu sakārtot, kad jābūt procesiem apakšā. Izdevās diezgan raiti īstenībā ieviest tādus 6S, tāds pirmos punktus, sakārtot, tiešām satīrīt, jau varbūt pat standartizēt jau 4. teiksim, tā 6S posmu. Un arī kvalitātes problēmās mums bija diezgan liels neatbilstības. Un arī šeit atkal mēs, teiksim, tā restartējām, kas ir SOPI, kas ir saucamie single point lessons, kāpēc tie ir vajadzīgi, kāpēc SOPI ir standarta operācija instrukcijas, jā. Standarta operācija instrukcijas, jo viņas eksistēja uzņēmumā, bet viņas bija jau ļoti noputējušas un teiksim, neviens viņas īsti neizmantoja. Un arī bija diezgan liels uzņēmumā, teiksim tā, backlogs ražošanā, bija ļoti daudz sakrājušies, teiksim tā, ražošanas uzdevumi no iepriekšējiem periodiem, un ražošana, teiksim tā, vairāk jau netika galā. Un tā arī šo man viss nācās tikt galā ļoti īsā momentā. Es gribēju teikt, par to pusgadu izdevās teiksim tā, uzlabot komunikāciju savā komandā, attīstīt struktūru, izdevās attīstīt kvalitātes lietas, kas ir saistītas ar tiem pašiem SOPiem, jeb tiem single point lessoniem. Tagad latviski tā uzreiz nepateikšu. Un tiešām izdevās panākt to, ka tajā ražotnē varēja redzēt jau vizuāli, kad jau ir tādas pārmaiņas, kad jau ir sāk kārtībā parādīties disciplīna. Mēs tikām vaļā no tā backlog ražošanā. Un tās diezgan liels darbs, un tad vienu dienu man paziņo, ka ražotne jāslēdz ciet. tāds milzīgs darbs ir ieviests, jau viss jau iet pareizajā virzienā, parādās tīrība, kārtība, jau mēs tiekam galā ar plāniem, jau sāk kaut kas ar kvalitātes lietām uzlaboties, un ražotne jāslēdz ciet. Bet tas diezgan liels šoks. Man bija uzdevums attiecīgi to ražotni aiztaisīt ciet, iekonservēt un pāriet uz jauno ražotni. Un kas notika ar cilvēkiem, kas strādāja? Jā, tas bija ļoti interesants moments. Bija tāds strateģisks lēmums pieņemts, ka kādreiz, protams, ka tā pirmā ražotne, kurā sākumā darbojos, kādreiz ir tiks atvērta, un arī šodien viņa ir atvērta. Ļoti veiksmīgi. Un bija tāds uzstādījums, ka mēs tad attiecīgi sadalām otra ražotne tikpat liela, arī 150 cilvēki, arī vesela komanda, ka mēs tad dalām tā dalījumu, kad 50% no vienas ražotnes paliek 50% no otras ražotnes. Un faktiski, lielākā daļa mana komanda, kas bija mani tiešie darbinieki, palika. Un tad vēl, teiksim tā, nācās to visu savienot kopā ar to otru ražotni. Tad notika lielā pārcelšanās. Atkal runāšana darbiniekiem, kā tas viss notiks, kādas būs tās pārmaiņas. Jo, teiksim tā, aiziet uz to otro ražotni, nebija tā, ka mums kāds izritinājās sarkano paklāju.
Jo tur tajā ražotnē bija pilnībā cita kultūra, cita pieeja. Jo tas uzņēmums sākotnēji bija dibināts kā privāts uzņēmums ar pilnīgi citām vērtībām, citām pieejām. Viņi pārņēma liels korporatīvs uzņēmums ar saviem standartiem, ar līnu, ar pilnīgi citu produktu miksu, ar citiem procesiem. Un tad man nācās to visu, teiksim tā, salikt kopā. Un tas bija diezgan izaicinoši, jo var iedomāties divas dažādas komandas. Vienu vairāk krieviski runājošie, vienu vairāk latviski runājošie. Komanda, kas zem maniem apakšā, teiksim tā, vadītāja līmenis arī. Pilnīgi citas pieejas, citi procesi. Tajā pašā laikā mēs arī ieviesām jaunu ERP sistēmu, pārnesām uz to otru ražotni, mūsējo ERP sistēmu. Tajā pašā laikā mums nācās arī pārnest, teiksim tā, produktu miksu, jeb produktu klāstu, ko mēs ražojam tajā pirmajā rūpnīcā, jo vēstures pirmajā rūpnīcā tas produktu klāsts bija daudz sarežģītāks nekā tajā otrajā ražotnē. Tā kā bija ļoti, teiksim tā, milzīgas pārmaiņas, kas nāca par visu galvām, gan par vadības galvām, gan darbinieku galvām. Un tad man nācās ļoti daudz laika pavadīt arī runājoties ar darbiniekiem cehos, arī, teiksim tā, ar ceha darbiniekiem, gan arī ar manu tiešo komandu. Neizbēgam, protams, ienākot iekšā jauniem procesiem un, teiksim tā, produktu klāstam, sāk sašķobīties kvalitāte, jo vēsturiski ražotnē bija laba kvalitāte otrā ražotnē, bet mainoties ERP sistēmai procesiem, arī kvalitāte sāk vienā brīdī iet uz lejā, to nācās tikt galā. Ar ERP ieviešanu bija diezgan izaicinoši visādi gadījumi, jo cilvēki bija pieraduši strādāt mazliet savādāk. Un tad ar to pieeju, kad, teiksim tā, uzreiz ir pirmajā sapulcēs teicu, ka šobrīd mēs tagad esam viena komanda, ka mēs strādāsim savādāk, bet tajā pašā laikā es arī biju uzreiz par darbiniekiem. Uzreiz izpautu līderību, kad es esmu par jums, ka mēs domāsim, teiksim tā, uzklausīsim, un tad faktiski sākās viss tas milzīgais darbs ar tām visām pārmaiņām. Un cik ilgā laikā tu no tāda kaujinieciska kolektīva saliedēji? Tev sanāca saliedēt šīs abas komandas, vai tomēr tev nācās tos pretiniekus nomainīt? Es gribētu teikt, ka man sanāca saliedēt, jo tāds, kas šo pierāda, droši vien tāds ļoti labs KPI, varētu tā teikt, ir tas, kad es sagāju prom no šī uzņēmuma. Darbinieki nāca, tad tāda pēdējā apgaita jau par ražotni. Darbinieki izteica milzīgi paldies, ka beidzot mūsu kāds ir uzklausījis, kāds mums arī pastāv. Jo vēsturiski uzņēmumā, teiksim tā, bija ieviesta tā kā sodīšanas metodoloģija, jeb sistēma, jo uzņēmumā bija ieviesta saucamā, vai joprojām, varbūt vēl projām pat ir gabaldarba apmaksa, kas ir šausmīgi konfliktējoši, teiksim tā, ar kultūru un kaut kādu līnu domāšanas veidu. Jo, ja mēs sākam sodīt darbiniekus, tad līns aiziet ļoti tālu atpakaļ, tas ritenis atvaļās atpakaļ. Ļoti daudz piemēru īstenībā par to pašu gabaldarba apmaksu. Ļoti daudz strīdi, jo kāpēc šim darbiniekam ir iedots, teiksim tā, uzdevums, kuras var nopelnīt vairāk tajā dienā, kāpēc kaimiņam, teiksim, tā ir vēl lielāks. Attiecīgi dažreiz darbinieki bija tā, kad brauc pat uz darbu, viņi uzreiz reiķināja, es šodien nopelnīšu tur 50 eiro, es pat nebraukšu darbu, jo man nav jēgas. Viņi iedomājas, ka nebrauc kā savu karaļu valsti, kā savu uzņēmumu. Ļoti bieži izmantoja, jo tiem darbiniekiem, teiksim tā, bija iespējams nopelnīt ļoti, ļoti liels atalgojums. Dažreiz pat ļoti ievērojami lielāks kā rūpnīcas vadītājiem, un tad viņi arī šo sāk izmantot. Viņi nopelnīja diezgan lielu video izpēļņu, un tad viņi izmantoja šo tā, kad vienkārši nenāk uz darbu, saslimst, paņem B lapas, un, teiksim tā, un mums ražotnē ir dīkstāvu. Arī pret kvalitāti, protams, ka tas ļoti labi neatspēlējās, jo viņiem bija uzdevums, kā tik ātrāk saražot. Ja tagad izdomāt, cik tad šādam elementam, piemēram, būs tās izmaksas pa kvadrātmetru, jo tur nāk vēl tāda detaļa un šitāda. Vesels speciāls cilvēks tika ņemts, kas to visu rēķināja, un tāpēc tam bija arī kašķi. Cehā, protams, kāpēc man ir šitā aprēķināts. Tāda teiksim tā, es neieteiktu šādu sistēmu izmantot. Šo neiesaka, man liekas, lielākā daļa līna eksperturs. Arī pāris dienas atpakaļ biju vienā lekcijā pie Georgija Buklausku, un arī viņš teica, ka gabaldarba apmaksa ir viena no sliktākajām apmaksas sistēmām. Vai tu nomainīji to gabaldarba apmaksu? Man neizdevās. Es par šo cīnījos, bet man neizdevās. Kāpēc uzņēmuma vadītāji turās pie šīs gabaldarba apmaksas? Kas ir viņu galvās? Ko viņi redz labu tajā?
Kā tev liekas? Es domāju, ka tā ir tas vienīgais veids, kā viņi uzskata, kā no darbiniekiem izspēst ārā to maksimumu, teiksim tā. Tas droši vien ir tas. Tas ir tas, bet nevis ar citiem instrumentiem, ar kaut kādu citu pieeju, sakārtotiem procesiem, standartiem, jo arī, piemēram, bija ļoti daudz dažādi kaši strīdi par to, ka darbinieks ir kaut ko nepareizi saražojis. Bet es vienmēr esmu par to, ka ir primāri nevis sodīt darbinieku, bet primāri meklēt, kādēļ, kāpēc viņš tā ir izdarījis, kur ir vaina kaut kādos procesos. Viennozīmīgi ir jāmeklē, vai nu standarts nepareizs, vai darbinieks nav apmācīts. Teiksim, tā jāskatās šajā virzienā, nevis jāsod darbinieks. Tā kā izaicinājumi ražotnē bija tiešām daudz ar tām visām milzīgām izmaiņām, un kā jau es minēju, kvalitāte vienā brīdī bija jau aizgājusi, teiksim, tādā līmenī, ka man jau telefons bija karsts, ka projekta vadītāji zvanīja un sūtīja īziņas, kad ir ļoti slikti šobrīd. Tāpēc, ka tiešām tā ir daudz kas jauns, daudz jaunas tehnoloģijas, kas netika pārbaudītas, bet ieviestas uzreiz. Arī šim īstenībā varētu pieskarties, kad es noteikti ieteiktu uzņēmumiem ieviešot jaunas tehnoloģijas, sākotnēji tās kārtīgi notestēt, pārbaudīt, un tikai tad, kad iznāk labs rezultāts un ir pareizā kvalitāte, tikai tad ieviest iekšā dzīvē. Savādāk būs problēmas. Un bija tā, ka tiešām zvanīja projekta vadītāji par to kvalitāti atsaucoties. Un es uzklausīju, protams, mēs sapratām, ka ir kaut kas jādara. Un uzņēmumā, teiksim tā, bija ļoti, ļoti daudz darbības par un ap dažādām iniciatīvām, vēl paralēli esošajiem darbiem, dažādas, teiksim tā, saving iniciatīvas, kā iekonomēt naudu, teiksim tā, varētu nosaukt arī Kaizen, kas ir no Līna. Bija vesels speciāls apgaids par to bišķi vēlāk. Bet es sapratu, ka liekam visu malā, uztaisam veselu mēnesi, teiksim tā, kvalitātes mēnesi. Ka mēs tagad, teiksim tā, fokusējamies tikai uz kvalitāti, skatāmies, kas mums ir, kur mums tās galvenās problēmas ir, ko mēs varam izdarīt, un fokusējāmies uz to, un faktiski veicot dažādus workshopus un darbnīcas, un izanalizējot procesus, un atrodot tās vietas, kur mums tiešām ir tās saknes problēmas, pamēnot cilvēkus ar vietām, teiksim tā, vadītājus pa atbildības zonām, jo bija ļoti laba pieredze no iepriekšējās ražotnes. Mēs jau zinājām, kā tai struktūrai jāizskatās. Bija ļoti viegli viņu, teiksim, tā transformēt uz to nākamo ražotni. Un no visiem tiem instrumentiem faktiski mums pāris mēnešu laikā izdevās noturēt kvalitāti un pat uzlabot nesalīdzinām, kā viņi bija iepriekš. Un tas bija arī tas milzīgs sasniegums, tas, kad tiešām nofokusējās. Un tas atkal tāds līderība, ka mēs redzam, nevis palaižam pa kalnu lejā, lec akmens ripo, bet tiešām sākam domāt, kā viņi var štutēt, kā viņi var atkal stumt atpakaļ. Tu teici, ka tu vēlāk par Kaizenu parunāsi. Ir kaut kāds piemērs par Kaizenu? Par Kaizenu ir tā, ka uzņēmumā bija teiksim, tāds uzstādījums katru gadu atnest naudiņu uzņēmumu īpašniekiem, kaut kādas iniciatīvas, kur mēs varam ekonomēt. Un tas bija diezgan sarežģīts darbs. Bija jāveic, teiksim, tā apgaitas, saucamās Govensija apgaitas kopā ar darbiniekiem pa cehu. Gan ar ceha darbiniekiem, gan ar vadītājiem. Mēs tiešām skatījāmies, gājām un meklējām, kur mēs varētu ekonomēt vizuāli. Nākamais mēs skatījāmies uzņēmumu, teiksim, tā peļņas zaudējuma aprēķinā, kur mēs dezinām, teiksim, tā, bet tērējam ļoti daudz, nav liekas, ka būtu varētu mazāk. Un to visu saliekot kopā, teiksim, tā izvērtējot iniciatīvas, mums izdevās pa gadu iekonomēt 350,000. Diezgan liela summa. Lielākā daļa no tās summas, aptuveni 250,000, radās no tā, ka mums izdevās nomainīt apkures, teiksim, tā degvielu ražotnē, jo tajā laikā bija ļoti dārga dabasgāze, bet arī tā ir iniciatīva. Arī mēs to varējām neizdarīt, mēs varējām maksāt par dārgo. Mēs varējām kurināt ar ļoti dārgo dabasgāzi, bet mēs tam nomainījām uz dīzeli. Bet pārējie 100,000 tiešām radās no tiešām labām iniciatīvām, kā piemēram, kā mēs varam atkārtot, izmantot vēģņus, galdniecības vēģņus, kā mēs varam iekonomēt uz, teiksim, tā betonu, nevis izmest ārā viņu, kurš ir uzsūtīts varbūt lieki vai pat daudz vai neprecīzi kaut kur laukā, bet tiešām izmantot atkārtot. Un šādas iniciatīvas, piemēram, tie paši individuāli aizsardzības līdzekļi, paskaitot, cik mēs vien darbinieku tērējām gada laikā, tur tās summas bija diezgan astronomiskas, un tad mēs arī ieviesam dažādus instrumentus, kā mēs varētu samazināt. Mēs ieliekam mērķi, piemēram, samazināsim par 25% attiecīgi, un tādiem jābūt tam rezultātam.
Un tas bija tāds ļoti interesants arī interesanta pieredze, kā var tiešām iegūt, veicot dažādas uzlabojumu iniciatīvas. Bet tas nāca no darbiniekiem pārsvarā? Tās idejas nāca no darbiniekiem. Jā. Mans uzdevums bija viņus apkopot. Mans uzdevums bija teiksim tā, palīdzēt maniem darbiniekiem izveidot tos saucamus biznesa cases. Jo uzstādījums bija tāds, ka tā jābūt reālai naudai, nevis tā saucamai naudai, kas ir kaut kur gaisā, bet reālai naudai, kas reāli parādās arī uzņēmuma bilancē. Jā. Vai jūs kaut kādā veidā apbalvojāt darbiniekus par viņu iniciatīvām? Šādi īsti nebija ieviests. Bet tas nemazināja to, ka cilvēki nāca un deva šīs iniciatīvas? Nāca un deva. Protams, kad bija teiksim tā, departamenti, jeb nodaļas, kur tas nāca bišķiņ smagāk un grūtāk, bet bija departamenti, kur tas bija vieglāk nāca un jā, varēja kādas idejas dabūt ārā. Vai šis uzņēmums šobrīd arī, tā kā tavs iepriekšējais, arī ir tikpat līnisks un efektīvs, kā vai tu nezini par to? Man ir grūti pateikt, jo ir pamainījušies kolēģi, teiksim tā, un tā ļoti liela saikne šobrīd man nav ar uzņēmumu. Tad mēs varbūt pie trešā uzņēmuma, kurā tu nonāci. Kāds tur stāsts? Stāsts vecais. Ienākot uzņēmumā, nekārtība bārdaks, atkal nepieciešama transformācija. Uzņēmums mazliet pat citā sfērā, mašīnu būvs sfērā, vairāk jau ar metāla apstrādi. Teiksim tā, ļoti daudz izaicinājumi, arī ļoti, ļoti liels kavēto pasūtījumu skaits, ļoti neefektīva ražošana, ļoti neefektīvs, teiksim tā, izkārtojums, arī dēļ tā, ka ļoti liels hauss un nekārtība, neeksistējuši procesi. Izdevās ļoti īsā laikā palielināt, teiksim tā, piegāžu laiku on-time delivery no 20% uz aptuveni 90%. Sakārtot procesus, nomainot piegādātājus, ārpakalpojumus, veicot, teiksim tā, ražotnē izmaiņas, tā kā izkārtojumā, izmantojot dažādas instrumentus, spageti, piemēram, un izdevās palielināt produkcijas, teiksim tā, sēriju veidu produktu ražošanas apjomu, faktiski pa 100%, divkāršot. Tur mēs ņēmām, teiksim tā, kā takts laikus un cikla laikus, un vienkārši pamanījām to, ka viens operators faktiski savā, teiksim tā, 8 stundās ir spējīgs veikt vēl diezgan daudz darbības, vēl paralēli, un attiecīgi tādā veidā mēs arī izdevās palielināt to caurplūdi, kas ir bijis šim te sēriju veidu produktam. Kāds varbūt lielākais tāds piemērs, praktisks piemērs no sasniegumiem šajā trešajā ražotnē? Trešajā ražotnē arī izdevās ieviest daļēji 6S, izdevās ieviest ASIACI performance, tās menedžmenta sapulces, jo tas bija tāds milzīgs, jo principā šajā ražotnē nekas tāds īsti neeksistēja pirms tam, un es sapratu, ka mums ir nepieciešams uzlabot stingru komunikāciju. Arī kopā ar ieviešot jaunu struktūru, pamainot atbildības darbiniekiem, teiksim tā, kopā ar šo te rīku tiešām izdevās gan uzlabot darba drošību, gan uzlabot tās pašas piegādes laikus, gan efektīvāk izmantot cilvēku resursus. Jā, tas instruments tiešām no manas pieredzes. Es pat dzirdēju, ka daudz vēl strīdās, kas ir tāds svarīgākais pirmais ražotnē nepieciešams ieviest 6S vai ASIACI sapulces. Jo šīs sapulces arī ir īstenībā ļoti tāds nozīmīgs instruments, jo neizbēgami darbiniekiem ir jāsanāk kopā, neizbēgami ir jāuzstāda kaut kādi mērķi, jeb KPIs, neizbēgami tiek uzlabot komunikācija šajā te visā, ko es tagad arī izmantoju savā 5. ražotnē. Jo, teiksim tā, ASIACI tas galvenais mērķis ir identificēt problēmas. Lielākā problēma, kā mēs zinām, nav vispār nekādas problēmas. Un tad arī, ejot cauri, teiksim tā, prasot, sākot uzdot pareizos jautājumus, tad arī darbinieki sāk, teiksim tā, atklāties. Teiksim tā, no sākuma, protams, atklātība ir diezgan minimāla, bet ar laiku, ar dienu, un vairāk tās problēmas sāk izpeldēt, un mēs viņus sākam piefiksēt, un beidzot arī sākam viņiem strādāt. Un tad tas viss process sāk iet pareizā virzienā. Jo mans uzskats arī ir tāds, ka neizbēgami tas līdz ir par to, ka ir nepārtraukti jādomā, kā uzlabot esošā situāciju.
Un to viens, teiksim, tā rūpnīcas vadītājs izdarīt nevar nekādīgi. Tas ir tikai mēs kopā ar komandu. Un tāpēc ir jābūt tā viena viļņa, ir jābūt tam uzstādījumam. Skaidrs, ka tā līderība, teiksim, tā sākotnēji, arī tā mana pieeja ir tas leading by example. Es esmu tāds kalpotāja tipa arī līderis. Teiksim, tā, ja mēs iedomājamies tandēmu velosipēdu, tad ir tā, ka sākotnēji ievieš kaut kādu jaunu procesu vai kaut kādu iniciatīvu, tev ir jābrauc pie stūres. Tu nevari vienkārši aizsūtīt prezentāciju, es sagaidu pēc mēneša rezultātu, viņš nebūs. Tev ir jābrauc pie tās stūres, tad pēc tam pasēdies jau uz pakaļējā sēdekļa, bet tu vēl vinies, tu viņam palīdz mīties, pēc tam, ja tu vairāk nevinies, un pēc tam vienā brīdī noliec nost. Jo savādāk pretējais variants tāds, kad tu neizbēgami kalpos viņiem visu to laiku, un tad viņi sāks tevi skatīties, bet tu taču neizdarīji. Tas arī ir ļoti svarīgi vienā momentā no tā riteņa nolikt. Tev ir jādod, bet sākotnēji tev ir jāparāda. Tā ir tā mana pieeja, un tā vienmēr ir strādājusi, un es savādāk nevaru iedomāties, kā tas varētu strādāt. Kaut šis fantastisks salīdzinājums, ko tu tikko pateici. Man liekas, arī tavas vērtības gan darbā, gan ārpus darba ir tās, kas tev palīdz iet pa to pareizo ceļu. Un man ir tāda kastīte ar 132 vērtībām, un es vakarā sēdēju un izvilku dažas kartiņas ārā, kuras man, domājot par tevi, likās tev visatbilstošākās. Izvēlc 3 kartiņas un nokomentē, varbūt es nebūšu pareizi tevi nolasījusi. Contribution, ieguldījums. Tas ir tas, ko es droši vien prasu, nevis prasīju, bet prasu no saviem darbiniekiem. Jo bez viņu ieguldījuma mums diezgan sarežģīti būs uzlaboties. Kā es priekš minēju, vienā pašam nav iespējams izdarīt visu. Uzdrošināšanās, tas arī ir tas īstenībā, kas ir kopā ar to līderību. Darbinieki vienmēr var, teiksim tā, sūdzēties, ka viss ir slikti, un tā arī visticamāk, kad ir, bet viņiem arī vajadzētu uzdrošināties un kaut kāds iniciatīvas pašiem spērt to soli. Tad arī, teiksim tā, pašiem mēģināt tad arī sakārtot, nevis tikai sūdzēties. Tas arī viņu uzdevums ir. Es nevaru visu izdarīt, neviens to nevar. Tāpēc darbiniekiem nepieciešama tā uzdrošināšanās un arī tās izmaiņas tālāk virzīt. Viss no vienas puses sanāca izaicinājums. Kā es minēju iepriekš, ir jāliet izaicinājumi. Ir teiksim, tā uzņēmuma īpašniekam, arī rūpnīcas vadītājiem ir tā vīzija jārāda, un mums ir līdz tam mērķim jātiek. Un nedrīkst būt KPIs. Mums var būt viens negadījums gadā. Viņam jābūt ir nulē. Un mēs ejam to mērķi, mēs neredzam, lai mums ir nulle, vai arī 100% kvalitāte, vai arī mēs piegādājam laikā. Tik vienkārši. Klau, tagad izstāstīji tos savus veiksmes stāstus, bet mēs gribam dzirdēt arī mācības, kuras tu esi guvis un varbūt padalīties ar to, ko tu varbūt esi nepareizi darījis, darītu savādāk. Ko es esmu nepareizi darījis? Tas pilnākais piemērs, kas man nāca galvā, ir uzņemties pārāk daudz un kaut kādā brīdī varbūt nepateikt, atvainojos, bet šobrīd resursi ir kāds viņš ir, mēs vairāk nevaram izdarīt. Un tad ir tā, ka ir ļoti grūti izpildīt to visu, ko es tiešām pats uzņēmies, bet es kaut kādā brīdī pateicu, ka nē, šo varbūt paliekam maliņā, vai tā nav prioritāte, bet mēģināt izdarīt visu uzreiz. Izdarīt visu uzreiz nav iespējams. Katrai lietai ir savs laiks, un rezultāts būs. Bet ar maziem solīšiem, ar mazām uzvarām mēs varam nokļūt līdz tam ideālajam, teiksim, tam redzējumam, ja rezultātam. Tas tāds viens varētu būt. Otrais ir noteikti, saistībā ar manu pieredzi, kā nevajag darīt citiem uzņēmumiem, bet droši vien arī transformēt uz savu esošo vai kādu citu, ir tas, ka ja klients nepārtraukti, un mēs bijām tas klients, sūdzās par ļoti sliktu kvalitāti un pat ir aprakstījis standartus un kvalitātes prasības, un ja tavs piegādātājs šo te ignorē, tad skaidrs ir, kad uzņēmums vienkārši to piegādātāju mainīs nost. Un tāpēc tam ir ļoti bieži jāklausās, vai mēs tiešām nevarētu atkal atjaunot sadarbību vai kaut ko uzlabot. Ne, jūs vairāk nevarat, jo mēs jau jums vairākas reizes lūdzām. Mēs jums devām iespēju uzlaboties, bet jūs to neizdarījāt. Un tas jau attiecīgi arī rāda to, ka tajā uzņēmumā vienkārši šī kultūra nav ieviesta. Nav ieviesta uzlabošanās kultūra.
nav ieviests, ko darīt ar problēmām. Viņas tiek vienkārši pastāstītas zem tepiņa, tad klienti tiek zaudēti. Tas tāds noteikti ir ļoti liela mācība. Šobrīd tā uz sitiena. Droši vien jau, kad ir vairāk piemēri bijuši, starp citu gan padalīšos vēl vienu. Ja ir plānotas izmaiņas, teiksim tā, resursos, kas ir vadības resursu uzņēmumā, tad es noteikti ieteiktu iedzināties diezgan dziļi procesos, jo pašam ir gadījies tā, ka neiedzinoties procesos, varbūt paklausot viedokli no malas, tiek palaists vaļā kāds cilvēks, un tad ir tā, ka kāds no procesiem, jeb nodaļas, teiksim tā, veikums, teiksim tā, sabrūk vienkārši. Un tad ir jādomā, jādzēš ugunsgrēku, un tas teiksim tā, nav ok. Vajag diezgan tā dziļi iedziļināties un saprast, un tad pieņemt to pareizo lēmumu. Dažreiz gan arī pieredze rāda, ka, lai uzlabotu procesu un salauztu esošo sistēmu, diemžēl ir jāveic kaut kāda šādas darbības, ir jāparedz tas, ka būs kādu laiku sliktāk, bet pēc tam būs labāk. Tā kā tas ir jāizvērtē. Klau, un pašā noslēgumā tu šobrīd ej uz šo eksperta statusu biznesa efektivitātes asociācijā, vai kāds, kurš noklausoties tavu sarunu ar tevi, gribētu tevi uzaicināt uz savu uzņēmumu vai lūgt tev padomu, vai tu esi atvērts šādām lietām? Es noteikti būtu atvērts, jo, kā arī es droši vien sākumā minēju, tā vilkme projām ir. Tas man šķiet ļoti interesanti. Redzēt, teiksim tā, saprast, izprast, kur tās problēmas un sakārtot, tas ir tieši tas mans dzinulis. Sakārtot un redzēt to rezultātu. Un tas ir tas, kas man nepārtraukti dzen uz priekšu. Tas rezultāts, kad tiešām ir izdarīts un tās lietas mainās, ir kāds foršs jauns process ieviesies vai sakārtot kādu zonu. Tieši tas, kas man tiešām to spēku un enerģiju dod tālākajiem izaicinājumiem. Nu, un ko tu gribētu pateikt pēdējais klausītājiem, kuri tevi klausās, kā iedrošinājumu, kā tādu motivāciju iet un darīt? Es noteikti ieteiktu sākt ar maziem solīšiem, ātrām uzvarām, jo tas rezultāts, tas ir vairāk kārtīgi pierādīts, viņš būs. Viņš nebūs uzreiz, bet viņš būs. Galvenais ir darīt to katru dienu, maziem soļiem, uzlabot, sakārtot, runāt ar cilvēkiem. Tad būs rezultāts. Paldies tev, Jāni. Un tiksimies, es ceru, arī citos raidījumos vēl. Paldies.